Labdien, ar jums runā Grigorijs, šujmašīnu meistars. Šodien mums ir tāda īpaša mašīna, un mēs sāksim, kā lai saka, nekā īpaša te it kā nav. Ir ļoti daudz mašīnu, kas veic līdzīgas funkcijas un konstrukcija ir līdzīga un vispārējais. Bet šeit ir viena īpatnība, kuru pasaulē praktiski neviens neizmanto, tikai Jaguar. Šeit ir Jaguar JSS. Atvainojiet, tuklīt paskatīsimies, tā saucas šī mūsu mašīna. Jā, JS35. Izskatās, ka nekā tāda īpaša šai mašīnai it kā nav. Tā ir daudz operāciju. Tur jāskaita cik, 24. Rakstīts 24 operācijas, starp tām ir, dekoratīvās vīles, tādas izšūšanas, ir pusautomātiskā cilpa, dūrienu blīvums, tie trikotāžas raksti. Operācija ir daudz. Nav svarīgi daudz vai maz, lai gan cilvēki dažreiz ļoti lūdz, lai būtu pēc iespējas mazāk operāciju, bet tās operācijas netraucē. Tur vienkārši kopijas stāv tā kopē. Vai tur 2 kopijas, vai tur 4 vai 24. Lielas atšķirības īsti nav. Tā nebojājas, ne vairāk, ne mazāk. Tas ir tas pats. Tā, lūk. Bet šī mašīna ir īpaša tāpēc, ka tā ir servomotors. Nē, nevienkārši servomotors. Tā ir soļu servomotors. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka iekšā tajā mašīnā atrodas šāda te lietiņa. Iedomājieties, nevis parasts motoriņš, bet šāds soļu servomotors. Tātad, ko tas doņ? Šī visticamāk ir vienīgā mašīna pasaulē, elektromehāniska, nevis rūpnieciskā, bet sadzīves mašīna, kurai ir tieši šāds motors. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka šujot lēni ar maziem apgriezieniem, pirmkārt tā šuj ļoti lēni. Sākums, kāpēc cilvēki dažreiz īpaši cienījumā vecumā baidās no elektriskajām mašīnām. Pieraduši pie kaiminamajām, rokas vai kaut kādām citādām, viņi tik un tā baidās no elektriskās mašīnas, tāpēc, ka saka, tā ātri brauc. Es nepaspēju, saprotiet, tur noķert, kad tā brauc. Jā, tās mūsdienīgās, protams, šuj daudz labāk nekā tās senās, bet šī mašīna, saku, ir īpaša. Skatieties, mēs sākam šūt, pieturot diegu, mēģinu šūt ādu tagad, ādai pēdiņu uzlikt tagad, pieturot diegu, iedurt ādatu, nolaist pēdiņu uz leju un es sāksim šūt. Vairojiet šo procesu. Es tagad pietuvināšu, lai jūs redzētu, kā tas notiek. Es tagad spiežu pedāli un... Redzat, cik ātri mēs tagad šujam ādu? Šis ir minimālais ātrums. Nekāda adatas pozicionēšana, tur mēs sabās visādi elektronika, kad adatu pozicionē vai ko citu. Tas nav vajadzīgs, jo es gribu iedort adatu, es spiežu pedāli un stuc, un spēju apturēt to mašīnu, kad adata ir iedorta. Man vajag adatu pacelt, es spiežu pedāli un apturu tad, kad tā ir pacelta. Tas ir vienkārši brīnums. Ar ko tā mašīna ir īpaša. Tai ir servomotors, un tas motors ļoti labi regulē apgriezienus. Labākā pasaulē. Pašlaik tādu analogu vienkārši nav. Šī ir vienīgā mašīna pasaulē, kura ir servomotors pie mehānikas. Jā, jūs varat ne tikai lēni šūt, bet varat nedaudz piespiest, ātrāk, vēl ātrāk, vēl ātrāk. Gribat ātri. Tip, 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 tip un līdz galam. Jā. Tā un tā ir milzīgs spēks, šujot lēnu, šujot biezu augumu. Tā, piemēram, ja ar parastu mašīnu jūs nospiedāt, tagad vajag spiest, nospiedāt pedāli, jums nebūs tas viens dūriens, būs pusotrs pusdūriens, tur 2,5. Visādi. Jūs vajag ķert ar roku, vienkārši grozīt to, lai izdarītu to vienīgo dūrienu. Bet šeit nē. Tā ka tie, kas baidās no elektriskās mašīnas, varat droši nomierināties, pirkt šo mašīnu, un jūs būsiet ļoti apmierināti. Āda, redzat, pat atstāšu adatu neiedurtu ādā. Tagad. Apturēšu. Un tagad skatieties, es sāku šūt.
Tā, lūk, tāda mašīna, kā mašīna tā saka. Atvainojiet. Tūlīt par zobu atpakaļ atgriezīšu. Nu, ar ko vēl tā ir laba? Metāla stieņi, metāla, tas nozīmē, tas polīts uztinējs, metāla korpus, metāla gultņi, papildu galdiņš. Vispār šis galdiņš, tas ir papildu galds, un šo galdu jūs saņemsiet kopā ar mašīnu, bet vispār tā izskatās lūk šādi. Mēs šeit jums speciāli pasūtījām to papildu galdu. Noņemam brīvā virsma piedurknes platforma. Varat lūk sašūt sarežģītas vietas, neārdot vaļā, piemēram, bikses vai ko tam līdzīgu. Metāla kuģītis, spolīts turētājs, tāds kāds bija senajiem Singer modeļiem, nevis mūsdienu, bet senajiem Singer. Lūk šāda kuģīša sistēma. Ļoti vienkārša, ļoti izturīga. Varat šūt visu ko. Mēs varam pamēģināt uzšūt tagad. Varbūt labāk šo galdiņu noņemsim, man kaut kā jau telpās ir ērtāk. Nepretencioza, vienkārša, elektromehāniska un lieliski regulē ātrumu. Nu ko šujam, ja? Lūk, mēs tagad šujam ādu. Šujam tur auklu, tur tagad ir 2 auklas kārtas. Samazinam dūrienu blīvumu, mainam operācijas. Piemēram, zigzags lūk ir vajadzīgs. Šuj zigzagā tagad vajadzīgs dekoratīvais dūriens. Tātad J operācija, piemēram, dažādi dekoratīvie raksti. Spriegojumu pat varam nedaudz samazināt, jo šeit jau ir par daudz. Lūk, tos trikotāžas rakstus vienkārši vajag pagriezt lūk šo regulātoru uz C. Mums ir dažādi trikotāžas raksti. Vārds sakot, vienkārša mašīna, daudz funkciju, daudz operāciju. Nu, un tad šūsim taisni, tas ir parasts dūriens. Atpakaļ uz priekšu. Cik, nu, ļoti labi noregulēts. Bet jebkuru biezumu, ja ir kvalitatīvs diegs, kvalitatīva ādata, tad mēs varam salocīt tos auduma slāņus līdz pat 20 kārtām, un tā noteikti izšūs cauri. Šeit ir 4, 12 un 8. 20 kārtas. Tagad es šoju 20 kārtas. Lūk, džīnsu apakšmala, piemēram, jā. Tur vajag pa drusciņai uzmanīgi ar abām rokām turēt. Bet kurš, kas iegriezīs to mašīnu tagad ar parastu motoru nesanāk, bet šeit, lūk, bez problēmām. 20 kārtas, redz kādā ātrumā. Pavisam lēnām, jā. Lūk, un varat arī ātri, protams, nekas te nenotiks. Trikotāžu. Nu, lūk, pēc tam, redzat, šujam ādu, šujam to ļoti biezu trosi, trikotāžas materiālus. Lūk, vēl 2 ruļas man ir, jau pabeidz to trikotāžu šūt. Nu, lūk, mums ir šādi trikotāži. Pamēģinam, vienkārši neko nemainam. Pēdiņi pat rāda stāvokli, nu, balansu. Lūk, un pamēģinam tagad ar trikotāžu. Ļoti labi, ļoti precīzi noregulēts. Jaguar mūsu tirgu jau, nu, tiešām vairāk nekā 30 gadus. Kopš 88. gada, es redzu, bija mini Jaguar, tāda maza mašīna. Līdz šim tā darbojas. Kopš 86. gada, iedomājieties, līdz šim darbojās. Neviena nav vienkārši izmesta. Iesveiksim zigzagu trikotāžu, jā. Parasta ādata. Ādata 90. Starp citu, mēs tagad šujam ar 90. ādatu gan ādu, gan 20 slāņu līnu un lūk trikotāžu šuju bez izlaidumiem. Tiem, kam vajag kaut ko lētu, īpaši jau bērniem, maziem bērniem, nu tie pusauģi tur vai arī vispār pavisam maziņi atnāk 7, 8 gadu vecumā, un viņiem nav tās pieredzes, viņi baidās tur cauršūt pirkstu vai ko. Tā kā tieši tas mazais ātrums būtu ļoti labi bērniem, kuri vēlas iemācīties šūt. Tā kā šodien tas arī viss par šo mašīnu. Tāds īsi ieskats. Lieciet laikus, dalieties ar video ar cilvēkiem, kuri domā iegādāties mašīnu vai kuriem ir mazi bērni, piemēram, ja? Nu, mazu vai lielāku pusauģu. Tiešām būs apmierināti. Nebūs tāda stresa, saprotat, jo, ja nopirksiet tādu mašīnu, kuru nevar savaldīt, tad vienkārši, nu, pazudīs vēlme šūt. Bet ar šo noteikti nepazudīs. Es jums garantēju, viss būs kārtībā.
Ar jums bija Grigorijas OBS šūšanas stils. Vislaba!